Sveicināti! Kā jūs redzat, mums joprojām ir liels produkcijas klāsts, bet šodien runa ies par tādu iecienītu produktu kā Adestap. Sastāvdaļas visu jūs varat izlasīt mūsu mājaslapā. Es īsi pastāstīšu, kam viņš der, kam viņš ir jālieto un principā, kāpēc ļoti daudziem no mums tas būtu jādara. Daudzi ir iecienījuši mūsu produkciju, bet ne visi no mums zina, kad un kādu produktu vajadzētu kurā brīdī lietot. Uz doto brīdi, tad, kad ir aiz loga vasara karstums un daudzi no mums izjūt tā izpausmes uz sevis, ar spiedienu lēkāšanu, ar tādu aritmiju varētu būt, tad Adestap ir tieši tas produkts, kurš tagad būtu jālieto. Adestap ir produkts, kuram ir 60 tabletes. Instrukcijā jūs varētu izlasīt, ka tur jālieto pa 2 tabletes dienā, bet mēs ieteiktu jums nesteigties un pa 1 tabletei dienā no rīta, uzdzerot glāzi ūdens, viņu lietot. Pie tam viņu var lietot ar visām un arī jālieto. Nekādā gadījumā nevar izslēgt zāles, kuras jūs regulāri dzerat, kuras jums ir izrakstījis ārsts, nedzert un aizvietot viņus ar Adestap. Adestap ir palīglīdzeklis, kurš var mazināt visas tās nepatīkamās izpausmes tagadējā laikā, mazinot aritmiju, normalizējot spiedienu, jo viņa sastāvdaļā ir urīndzenošā viela, kā arī viņš lietojams kā profilaktisks līdzeklis infarktu, insultu un trombozi. Tāpēc esiet veseli un sargiet sevi!